Silts ūdens, relaksācija un iespēja atjaunot spēkus pēc ikdienas slodzes vai traumām. Šādas procedūras iespējams saņemt Kurzemes rehabilitācijas centrā. Šeit pacientiem pieejamas dažādas ūdens procedūras un masāžas, kas palīdz mazināt saspringumu, uzlabot pašsajūtu un veicina organisma atjaunošanos. Viena no pieprasītākajām procedūrām ir zemūdens masāža. Šī ir zemūdens masāžas vanna. Palīdz atslābināt muskulatūru, nomierina nervu sistēmu. Cilvēki nāk, piemēram, pēc sporta traumām, pēc muskuļu saspringzinājumiem. Silts ūdens arī uzlabo elpošanas sistēmas darbību. Procedūra ilgst aptuveni 20 līdz 30 minūtes, un to īpaši iecienījuši cilvēki pēc sporta traumām vai intensīvas fiziskas slodzes. Siltais ūdens kopā ar masāžas efektu palīdz ķermenim atslābināties un atgūt spēkus. Ar ūdens trūklas palīdzību tiek iedarbība uz dziļākiem audiem, tā kā var uztaisīt spēcīgāk nekā, piemēram, parasto masāžu, izmantojot rokas. Man, piemēram, liekas pašai, kad kājas tieši, lai izmasētu ar zemūdens masāžu, ir daudz patīkamāk, jo rokām tu nevari izmantot visu to spēku, vai, ja cilvēks ir sportists, tad es ieteiktu tieši šīs zemūdens masāžas. Pirmās minūtes sanāk, ka mēs tikai burbuļojam, un tad mēs slēdzam iekšā mūsu galveno instrumentu. Ja? Tātad šeit ir atmosfēras spiediens. Parasti sāk ar 2 līdz 4 atmosfērām, ja, 2 tas ir tas standartiņš. Ja. Šādi tas izskatās. Ja. Diezgan jūtami. Jā, parasti cilvēkam uzprasa, vai jums sāp, vai būs labi, vai stiprāk. Ja. Kājām šitā tiek veikts. Tad cilvēks pagriežās nedaudz uz sāna, lai kāju sānīs mēs varētu arī izmasēt. Šādi. Kustības arī ir kā pie masāžām. Ja? Ir glaudīšanas paņēmiens, ir spirāla veida berzēšana, saucamais zāģis un atkal noglaudam. Vēl, piemēram, man patīk, ka sievietes ir iecienojušas ar maziem bērniem, kad izņem bērnu no bērndārza, un viņām nav kur atstāt to bērnu. Viņas nāk abi mammai zemūdens masāžu un samaksā, piemēram, bērnam tur pa 15 minūtēm pēru vannu. Bērns ir pieskatīts, nav problēma, kur atstāt bērnu, un ir kopējs pasākums, ja, tāds mazais spā. Savukārt, cirkulārā duša piemērota cilvēkiem, kuri izjūt ilgstošu nogurumu vai vēlas tonizēt organismu. Smalkās ūdens trūklas stimulē asinsriti un palīdz veicināt atveseļošanos pēc traumām. Procedūra notiek apmēram 15 minūtes, un tā doma ir, ka caur mazām atvarītēm mums nāk viegla ūdens trūkla, kura iedarbojās uz nervu sistēmu. Ja? Ūdens procedūru klāstā pieejamas arī pērļu vannas. Tās īpaši novērtē cilvēki, kuri ikdienā saskaras ar stresu, saspringumu kakla un plecu zonā vai kroniskām muguras sāpēm. Burbuļu masāža un gaismas terapija rada relaksējošo efektu, palīdzot atslābināt gan ķermeni, gan prātu. Vannai nosaukums radies ir tieši dēļ tā veida, jo tas atvarīts, no kā nāk tas gaiss ārā, viņš ir veidot tādas mazas pēlītes. Ja? Burbuļu vannās mums ir diezgan tāda liela un straujas tās gaisa plūsmas. Šeit ir tāda maziņa, un viņš palīdz ķermenim nomierināties. Ja? Ja ir kaut kāda arī saspringuma ķermenī, muskuļos no ikdienas mūsu rutīnas, un tad palīdz šeit. Mēs varam atslābināties. Viens pluss mūsu iestādē, ka mums ir ļoti skaists skats pa logu. To ir daudz klienti teikuši, ka šeit var izbaudīt ne tikai procedūru, bet arī gan katrā gada laikā izbaudīt skaisto skatu. Jā. Apmeklējot Kurzemes rehabilitācijas centra ūdens procedūras, klientiem pieejama arī siltumterapija. Plašāku informāciju par procedūrām un pieraksta iespējām var saņemt, sazinoties ar Kurzemes rehabilitācijas centru.